Sveiciens visiem, analogai audio. Nu ko, ir brīvdiena, var kaut ko pamaldēties atkal. Jā, ir atnācis sūtījums, ir iegādāts 3 magnetofona lentes. Nu ko, laižam. Sāksim ar kaut ko vienu un klausīsimies visu dienu. Tātad pirmais, Luis Bonfā, brazīliešu džezmens. Tā, 4 celiņi, 19. ātrums, galiņš šāds. Reversā pusīt šāda. No pazīstamiem skaņardiem, ko es uzreiz redzu, ir Strangers in the Night, Moon River, Spanish Eyes. Nu jā, liksim uz magnetofonu un klausīsimies. Nu iekšā spola izskatās šāda. Protams, jāpieliek ir ievadlentes. Un tad jau manīs 9,95 ir maksājis kaut kādās naudiņās, tikai nezinu kādās. Nu tā, un šitas mums ir, es jau netāloši baigo gudrīt, pastīšos Discogā. Šis mums ir 1968. gads, nu ko, laika kapsula, vai ne? Iepakojums viss kā jauns. Nu, laižam tālāk, nākošais. Tonijs Motola, amerikāņu ģitārists, nu, ģitāras mūzika iekšā, Heart and Soul albums. 4 celiņi, 19. ātrums, reversā pusīt šāda. Nu jā, te es no skaņdarbiem tā neko nepateikšu uz ātru. Ko skatāmies, kas tam mums te ir iekšā. Iekšā mums te ir tā, Ampex spola, 4,95 kaut kādās naudiņās. Nu šitāds arī jālīmē ievadlenti klāt un jāliek jāklausās. Tā. Nu, viss kā nulīti gandrīz. Un šitas mums ir 1966. gads. Nu, ko laižam tālāk? Pēdējais. Šādi. The Golden Hits of Leslie Gore. Leslie Gore mums ir dziedātāji un teksta autori. Tā, te mums ir 4 celiņi un 9. ātrums. Nu, neko, lēnāk griezīsies. Reversā pusīt šāda. No tām zināmām dziesmām te ir It's my party. Nu, tas ir tas, ko es tā uzreiz zinu no šīs mākslinieces. Tā, te arī ir Ampex spola, arī jāliek ir ievadlenti. Nu, šitā te izskatās. Tā, nu šis mums ir 1965. gads, kur ir 1965. gads un kur ir 2025. gads, vai ne? Un stāvoklis kāds 60 gadi. Jā. Jā. Nu, kaut kā tā. Labi, draugi, mīļie. Paldies, ka skatījāties, lai visiem izdevusies un jauka diena. Un ko? Liekam ievadlentes, liekam virsū un klausamies. Tā kā uz redzīt līdz citai reizei. Čau!